Visā šajā digitālo prasmju procesā ļoti svarīgs posms, protams, ka ir arī certifikācija. Kāpēc? Ko tas nozīmē? Kas ir digitālo prasmju certifikāts? Un, protams, arī atbildes uz citiem radniecīgiem jautājumiem mums no savas pieredzes ir gatavs sniegt Uldis Zandbergs, SIA BDA, jeb atšifrēšu Baltijas Datoru akadēmijas lektors, un arī ietvara izstrādes un IT projektu izpildes speciālists. Un Ulda prezentācijas nosaukums - digitālo prasmju certifikācija atbilstoši Digicomp un BDA pieredze. Uldi, lūdzu. Jārunā, lai var pielāgot skaņu, vai ne? Jā, tā vēlams. Ok. Paldies par iespēju runāt. Es vienmēr jūtos nedaudz nepareizi, tad, kad man stāda priekšā par gudru cilvēku ekspertu vai kaut ko tam līdzīgu. Iepriekšējā runātāja Īris teica, ka cilvēki ir slinki un negrib mācīties. Slinkums mācībās nav slikta lieta. Un tā nav slikta lieta digitālā pasaulē. Piemēram, kā tapa šī prezentācija. Es uzsāku sarunu ar savu jauno kolēģi ChatGPT un palūdzu, lai uztais man prezentāciju. Respektīvi, slinkums kombinācijā ar digitālām prasmēm ir ļoti laba lieta. Tiesa gan vairāk pietuvojoties certifikācijas tēmai, certifikācija ir saistīta ar vērtēšanas rezultātiem un saprašanu, cik tur augstas ir tās digitālās prasmes. Un mana tā saruna ar manu kolēģi ChatGPT beidzās tā, ka es paskatījos rezultātu, sapratu, ka man nepatīk nekas, kas tajā prezentācijā ir, izmet rezultātu ārā un taisīja pats. Lūk, tas laikam liecina, ka tās digitālās prasmes nav tik augstas, kā varētu būt, bet iespējams, ka man to sākumā nemaz nevajadzēja teikt, vajadzēja tādas lietas atklāt beigās. Lūk, klausieties, varbūt jūs man varat iesākumā atbildēt uz vienu jautājumu. Kurš var pacelt roku, kuram liekas, ka vismaz viena no digitālām prasmēm, kas ir tajā Digicomp ietvarā, jums ir 3. līmenī? Ok. Un kā ir ar tiešsaistes cilvēkiem, es tur īsti labi neredzu, bet tur varbūt cilvēki arī var pacelt rokas, paši sevi novērtēt. Tas bija vienkāršais jautājums. Jautājums ir, kā jūs to zināt? Jums tā liekas, jūs tā domājat. Kāds varbūt pateicis to? Aha. Salīdzinājāt un izklausījās līdzīgi. Pašvērtējums šeit skanēja no auditorijas. Es vienkārši mēģinu auditizēt. Pašvērtējums salīdzināja ar Digicomp aprakstiem un tā tālāk. Un tad vissarežģītākais jautājums no visiem, un kā jūs man varat pierādīt, ka tā patiešām ir? Tā nav gluži taisnība, ka nekā nevajag sevi uzreiz tā noniecināt. Jo patiesībā jūs iepriekšējās runās jau dzirdējāt, ka pašnovērtējums ir viens no svarīgiem principiem, kā novērtēt digitālās prasmes. Bet es patiesībā gribēju runāt tieši par to pašu pēdējo solīti, kā tad īsti pierādīt, ka man kaut kas piemīt. Lūk, un atslēgas vārds šeit varētu būt certifikācija. Bet tad ir nākošais jautājums, kas tad īsti ir certificēšana un certifikācija? Kuram ir idejas, kas ir certifikācija? Kā certifikācija jūsu dzīvēs līdz šim ir izpaudusies? Zinošāks cilvēks man novērtē. Cits cilvēks pateica, ka jūs kaut ko zinat un protat. Kāds zinošāks eksperts man novērtē? Jautājums vēl, kā jūs zinat, ka viņš ir zinošāks? Citas versijas? Nu, Uldim nebūs pārsteigums, tātad izējot šo te lielo certifikācijas nodrošinātāju testus, kā ECDL vai Certipro vai industrijas certifikācija. Pieņemot, ka pietiekami daudz ir ieguldījuši kvalitātē, drošībā, saturā. Respektīvi, līdzīgs variants, kā pateica kāds cits, bet šajā gadījumā tā ir kaut kāda autoritāte, kas ir organizācija, kas ir speciāli piestrādājuši pie tā, lai mēs ticētu viņiem, lai mēs ticētu tam, ko viņi saka, un lai citi arī tic līdzīgi.
Ja, jo es varbūt neesmu pazīstams ar kādu cilvēku kolēģi, kurš ir devis cilvēkam augstu novērtējumu, tāpēc es īsti līdz galam viņam nenoticēšu, man ir nepieciešams kaut kas cits. Un principā ir tā plašākā nozīmē, ja mēs runājam par certifikāciju, tad mēs runājam par to, ka kāda autoritāte pasaka man, ka es esmu kaut kādus nosacījumus izpildījis un pietiekoši vērtīgs esmu un esmu kaut ko sasniedzis. Šaurākā nozīmē tas varētu nozīmēt, ka runājot par digitālo pasauli, ka mēs varbūt gribētu šo te certifikāciju, šo formālo atzinību, ka es esmu gana labs, gana prasmīgs, gana gudrs, varbūt pat saņemt kaut kādā digitālā formātā. Lūk. Bet kopumā, jā, certificēšana tas nozīmē, ka mēs cenšamies iegūt noteiktā veidā apliecinājumu tam, atzinību par to, ka mēs esam kaut kādus sasniegumus nodrošinājuši. Tas varbūt mēs esam kaut ko praktiski darījuši, mēs esam mācījušies un gājuši cauri vērtēšanai, un tad mums paziņo, ka tāda un tāda kompetence mums ir noteikti augstā līmenī. Tas var būt arī atzinība par to, ka es esmu strādājis, praktiski kaut ko darījis un esmu iegūst noteikti pieredzi darba vietā vai, teiksim, mācību kaut kādos scenārijos, kur man liek pildīt praktiskus uzdevumus. Lūk, un certificēšana ir svarīga tieši tāpēc, ka es sākumā uzdevu to jautājumu, kā jūs man varat pierādīt, ka tiešām jums piemīt prasmes. Šad un tad rodās situācijas, kur citi cilvēki jautā, jā, tu saki, ka tev ir, bet kā tad, lai es īsti līdz galam saprotu, vai tiešām tev piemīt šīs noteiktās kompetences vai nē. Līdz ar to, teiksim, tīri certificēšana saistībā ar DICOMP ietvaru ir iespēja salikt plauktiņos, salikt rāmīšos manas kompetences, salīdzināt mani ar citiem cilvēkiem, kas dažreiz ir jums par labu, pozitīvi, un dažreiz gadās, ka tur ir tūmā, kas varbūt zina kaut ko vairāk. Un, ja mēs skatāmies tīri par to, kā uzvesties attiecībā uz pieaugušiem cilvēkiem, kā skatīties uz viņu certifikāciju, tad mēs runājam par to, ka tas ir tāds tā kā pamats soļi, sasniedzot vienu līmeni, iegūstot vienu apliecinājumu, vienu certifikātu, ka es esmu gana labs kaut kādā noteiktā jomā, tālāk uz priekšu ir iespējams domāt, ko vēl es varu darīt, kur es vēl varu palikties, kādu certifikātu es varu vēl iegūt, kā es varu pierādīt pasaulē, ka es esmu vēl labāks nekā esmu bijis līdz šim. Lūk, kā tas ietvars, DICOMP ietvars šajā gadījumā var izrādīties noderīgs. Es apzināti centos lielā detalizācijā nelikt tos aprakstus, jo zināju, ka iepriekš būs runātāji, kas stāstīs vairāk, bet tomēr pieminēt gribu. Tad DICOMPā ir uzskaitītas veseli 21 kompetences. Ļoti daudz dažādas lietas, kas cilvēkiem jāzina. Ir 4 lielāki līmeņi, katrs sadalīts 2 līmeņos. Atkarībā, kā jūs interpretējat, jūs dabūjat 8 līmeņus. Ir apraksti zināšanām, prasmēm, attieksmēm, kādam man jābūt, no kā sastāvēs mana kompetence. Un kas ir labākā lieta jaunākajai versijai DICOMP, turklāt nāk tās lietas, kas ir apraksti piemēriem situācijas darbā, situācijas mācībās. Un patiesībā tas ir špikers. Tas ir špikers, kur viss var izmantot savām vajadzībām, un no praktiskās pieredzes liela daļa organizāciju tieši tā arī dara. Viņi paņem rāmi, viņi izmanto to kā pamatu domāšanai tālāk un pieliek klāt kaut ko savējo. Un tad sanāk tā, ka tas kompetenci ietvars, es te paņēmu bildītes no vienas kompetences, pie tam speciāli izvēlējos zīmīgu kompetenci. Ir vesela viena digitālā kompetence, kas tieši runā par to, kā novērtēt, kas man trūkst un ko man vajadzētu pielikt klāt. Bet ideja ir tieši tāda, ka ja jūs vēlaties certificēt, būtu labi certificēt atbilstoši tām lietām, kas tur ir ierakstīts iekšā. Tad ir lielāka garantija, ka jūs varēsiet tā vienmērīgi, vienlīdzīgi sevi salīdzināt ar citiem, un ja kāds jums prasīs, kādas tieši prasmes jūs piemīt, kādas tieši kompetences jūs piemīt, jūs runāsiet tai pašā valodā. Kur varētu balstīt šo certifikāciju, respektīvi no kurienes ņemt informāciju, kādā veidā ņemt to informāciju. Jums ir iespēja, ņemiet DICOMP ietvaru jaunāko versiju, kāda ir, ar visiem aprakstiem, kas tur ir, un visu vērtēšanu un pēc tam atbilstoši tālāk certifikācijas soli balstiet tieši uz to standartu. Pilnīgi normāla situācija, un jūs visvairāk uzspiedīsiet uz to standartizācijas aspektu. Latvijā
ir tāda viena interesanta situācija saistībā ar šo. Digitālā pasaule patiesībā ir diezgan angliska. Un, ja mēs vairāk ejam uz profesionāļu pusi, tad viņi ļoti bieži par digitālām lietām runājās, dzīvo un jūt angliski. Bet visiem pārējiem normālajiem cilvēkiem, tā es ceru, ka te nav neviens, kas sev identificē ar IT speciālistiem, te es varu dabūt pa kaklu pēc tam. Bet visiem normāliem cilvēkiem varētu būt nepieciešamība pēc tulkojuma. Un jūs iepriekš redzējāt, ir jau gatavi tulkojumi modeļiem, bet ir patiesībā jāpievērš uzmanību vienam tādam faktam, ka pēc būtības tulkošana ir pielāgošana. Un atkarībā no tulkojuma kvalitātes var būt situācijas, kur cilvēki nedaudz savādāk uztver to saturu. Lūk, vēl viena lieta, ko jūs varat darīt un ko dara praktiski projektos dažādos Eiropas mērogā, arī Latvijas mērogā, pielāgo saturu, papildina ar tām lietām, kas ir ļoti specifiskas. Dikoms ir labs špikeris, bet tur nav aprakstīts pilnīgi viss pasaulē, kas varētu attiekties uz digitālām prasmēm. Līdz ar to, ja jums ir nepieciešami specifiski rīki kaut kādi, vai jūs strādājat ar noteiktu veidu kādām metodēm, kas ir saistītas ar digitālo pasauli, jūs drīkstat papildināt, pielāgot, nedaudz pārveidot. Jums veidosies nedaudz savādāks kompetenci modelis, vēl joprojām uz digitālām prasmēm balstīts, un jums būs iespēja pēc tam salīdzināt sevi ar dikompu, bet tas būs jau nedaudz atšķirīgs apraksts digitālām prasmēm. Un jūs patiesībā varētu tā sākt un pilnīgi no jauna, zinot visu, ko jūs zinat par šiem ietvariem, taisīt savu jaunu kompetenci modeli. Būs darbietilpīgāk, būs sarežģītāk, noteikti būs jāiesaist eksperti un cilvēki, un pēc tam varbūt būs nedaudz problemātiskāk salīdzināt sevi ar pārējiem, kas ievēro standartus daudz striktāk. Lūk, kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka reāli praksē tas jau ir noticis. Iepriekš jau pieminētais Dikompedu izglītības cilvēkiem digitālo prasmi kompetenci modelis ir tāda pielāgota versija. Tā sākotnējā ideja par digitālām prasmēm, bet šajā gadījumā konkrēti, kas ir vajadzīgs treneriem, skolotājiem, izglītības iestādēm. Jebkurā gadījumā jūs varat balstīties vai nu uz pilnīgi standartizētu kompetenci ietvaru, vai jūs varat lietot kaut kādu variāciju, kas ir vairāk piemērot tieši jūsu konkrētai videi. Bet kā iegūt certifikātu? Certifikātu pēc būtības iegūst tad, ja notiek kaut kāds vērtēšanas process. Vērtēšanas process var būt dažādās formās. Jūs varat vispārēji digitālu kompetenci novērtējumu veikt, kas atbilst atsevišķām kompetencēm, kuras ir iekļautas modelī, jeb ietvarā. Jūs varat veikt šo pielāgoto kompetenci novērtēšanu. Tas ir, ja jūs esat piestrādājuši pie savas ietvara versijas, kas ir vajadzīgs vai nu kādam uzņēmumam, vai mācību iestādē, vai noteikti kaut kādu mācību tēmu apguvei, lai cilvēkiem ir godīga sajūta, ka viņus vērtē par pareizo īsto lietu. Lai nav tā, ka formāli notiek kaut kāds vērtējums un ir iegūts vispārējais certifikāts, bet ja konkrēti prasa, ko tu tagad spēj izdarīt, tad tur īsti pieklibo tā saite starp šīm divām lietām. Un vēl ir tāda lieta, ka tas, ko dara dažādi programmatūras, datorrīku izstrādātāji, viņi patiesībā arī veic certifikāciju. Viņi veic certifikāciju par tiem atsevišķiem rīkiem, atsevišķām sistēmām un programmām. Konkrēti testē, pārbauda tās lietas. Tās var saistīt ar digitālām prasmēm, kompetencēm kopēji, bet tas būs kaut kas tāds nedaudz nodalītāks. Un tad, ja par tādu lietu iegūst certifikātu, tas būs kaut kāds mazāks apjoms, neobligāti slikta lieta, bet tad jums ir jāskatās, kā jūs lasat kopā tādas mazākas novērtējumus, lai kopaini iegūtu par digitālām kompetencēm. Lūk, kā jūs varat vērtēt? Ir trīs tādi lielāki, atšķirīgāki varianti, kā vērtē cilvēkus pirms viņiem izsniedz certifikāts. Viens ir pašnovērtējuma anketas. Pašnovērtējuma anketas ir ļoti drošs veids, kā cilvēkus novērtēt, jo cilvēki parasti no tām nebaidās. Tāpēc, ka es pats sev vērtēju. Es esmu tas, kas izsaka viedokli. Neviens cits mani nekontrolē, neviens cits man nedara pāri.
Bet ir jāsaprot, ka ja vērtēšana certifikācijai notiek ar pašnovērtējumu anketu, tad tur vienmēr ir brīva vieta interpretācijai. Ir cilvēki, kas ļoti optimistiski sevi novērtē, cilvēki, kas ir ļoti kritiski pret sevi, un līdz ar to viedokļi var atšķirties. Zināšanu pārbaudas, prasmju pārbaudas, kompetenču pārbaudas testi varētu būt tāda objektīvāka lieta, bet parasti tos ir grūtāk izstrādāt, un tur ir jāpiedomā, kā tieši uzdot tos pareizos jautājumus. Un mums pirms tam bija prezentācija, kur teica, viena lieta ir kompetence, otra lieta, kas kompetencē iekšā. To, kas kompetencē iekšā, tās mazās sastāvdaļas ir salīdzinoši vienkārši vērtēt, bet to, kas ir kopējā kompetence, to nevienmēr izdodas. Un tāpēc ir tas pēdējais variants, ko bieži izmanto darba vietās. Tad, kad cilvēks kaut kur strādā, un viņa vadība, personāla vadība vai kāds vērtētājs grib zināt, kādas viņam ir tās prasmes un kompetences. Skatās, kā viņš uzvedās, skatās, ko viņš ir izdarījis, kā viņš piedalās projektos, kādus uzdevumus viņš ir veicis, snieguma vadība, rīcības novērtējums un tam līdzīgas lietas. Tas ir vairāk tā kā tuvāk kompetences jēdzienam, un tā ideja ir precīzāka, bet komplicētāka vērtēšana. Ir viena lieta, ko nedrīkst aizmirst saistībā ar certifikāciju. Loģiski saiti ir ar vērtēšanu, bet ir saiti arī ar mācībām, jo pavisam godīgi būtu tā, ka ir iespējas bijušas mācīties cilvēkam apgūt kaut kādas lietas un pēc tam vērtē, vai viņš spēj kaut ko izdarīt. Lūk, bet tīri no certifikācijas viedokļa ir tā, ka kur tiek realizēta certifikācija, ir tā, ka ir lielāki uzņēmumi vai, teiksim, piemēram, neformālās izglītības iestādes, kuri savām vajadzībām izveido kaut kādu platformu, kura ir pielāgota mācībām, bet arī certifikācijai. Respektīvi, vispirms tur notiek mācības, pēc tam notiek vērtēšana, un pašās beigās vēl tiek izsniegts kaut kāds formāls taustāms vai netaustāms digitāls certifikāts, ar kuru pēc tam var lielīties citiem cilvēkiem. Var izmantot arī gatavs teiksim, mācību vadības sistēmas, tā saucamās, kas ir populārākās Moodle, Canvas, Blackboard un līdzīgas. Teiksim, Latvijā ir uzņēmumi iestādes, kas izmanto šīs sistēmas, nedaudz pārveidot tā, kā viņiem vairāk vajadzīgs, un šajās sistēmās iekšā ir iebūvēta certifikācija arī tad, kā papildus funkcionalitāte, ko var izmantot. Un tiešsaistes mācību platformas, viņiem arī ir nepieciešamība šad un tad izsniegt kaut kādu certifikātu, tāpēc viņi arī izmanto šo funkcionalitāti. Protams, jūs vienmēr varat paļauties uz to, ka jums kāds izdrukās uz papīra smuku dokumentu, kurā ir rakstīts certifikāts tādam un tādam cilvēkam, atsūtīs jums pa e-pastu. Vēl joprojām, nemaz nepuriniet galvu, vēl joprojām tā ir certifikācija. Vai mūsdienās tas ir kaut kas, ko mēs tā kā aktīvi meklējam? Iespējams, ka nē. Izņemot, ja jūs gribat sev kabinetā pie sienas pielikt smuku certifikātu, tad tas noder. Lūk. Ja jūs gribat redzēt kaut kādus praktiskus piemērus, es ieliku burtiski dažus šeit slaidā, kurus es gribēju pieminēt, un tā doma ir tāda. Es sākšu varbūt no apakšējā, tas, kas ir DICOM-SAT, kas pēc būtības ir pašnovērtējuma anketa, kas ir ļoti precīzi veidota uz DICOM pietvaru. Un pie tam labā ziņa ir tāda, to pēdējo variantu tai novērtējuma anketai, ko veidoja, tur piedalījāmies mēs šeit no Latvijas. Viņi ir testēta, pilotēta, pārbaudīta uz Latvijas iedzīvotājiem. Respektīvi, drīkst ticēt, tur ir saistība ar mūsu situāciju. Tas ir patiesībā tā kā pamats daudziem citiem rīkiem, kas pēc tam ir veidojušies un kuri ir pieejami šobrīd internetā, ja nedaudz pameklē. Par MyDigiSkills mēs dzirdējām, kas man patīk šai rīkā ir, ja jūs interesē, kā valoda ietekmē šos te novērtēšanas rīkus un vai vispār ietekmē, tad tā ir vietne, kur var dažādās valodās vienu un to pašu paskatīties. Ja jums, protams, ir laiks un jūs gribat ieguldīt tur pūles. Tā kā tas ir interesants no tāda viedokļa. Savukārt Eiropās ir interesants tieši pielietojumu dēļ. Ja, teiksim, ja mēs vēlamies veidot universāli standartizētu savu dzīves gājumu aprakstu, un mēs gribam tajā ielikt iekšā uzskaitījumu, kādas mums ir prasmes, līdzīgi kā mēs valodas noteiktā sistēmā rakstam iekšā, man ir A līmenis, B līmenis vai tā tālāk, tad šeit tas rīks, kas ir izveidots, ir balstīts tieši uz to uztaustiet savu līmeni,
un rakstiet iekšā un ziņojiet pāriem, kāds jums ir līmenis. Respektīvi, tā certifikācija tādā ziņā, ka jums kāds pasaka priekšā autoritāte, kāds ir jūsu noteikti digitālo kompetenci līmenis. Plus, kas vēl ir interesanti šajā rīkā, ir tas, ka tur nav tikai pašnovērtējuma jautājumi, bet tur, lai novērtētu jūsu līmeni, tur kombinējās gan pašnovērtējums, gan zināšanu pārbaudas jautājumi. Līdz ar to var apskatīt, kā tas strādā. Ja jūs gribētu kaut ko līdzīgu sev veidot, tad tas ir labs avots, no kur noskatīties. Lūk, kuriem cilvēkiem, kurām cilvēku grupām ir svarīga certifikācija, kuriem tas varētu noderēt? Es varētu lūgt vēlreiz pacelt roku, kuram liekas, ka viņam tas noderētu. Ja jūs visi necelsiet rokas, tad kaut kas nav kārtībā. Jā, bet principā ir tā. Nē, var gadīties, protams, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā digitālās prasmes nav tik nepieciešams. Un tad vienā brīdī jūs sapratīsiet, ka tā līdz galam nav. Es 15 minūtes mēģināju atrast ieeju šajā ēkā, tāpēc, ka es neizmantoju telefonā ceļrādiju norādes. Respektīvi, man likās, ka viss būs kārtībā, bet nē, man derētu kādu digitālo prasmi pievienot savam komplektam. Lūk, tātad, kam nodara certifikācija? Pēc būtības katram cilvēkam, visiem iedzīvotājiem dažādos dzīves posmos. Teiksim, ja cilvēks jauns, topošais students grib saprast, ko viņam vajadzētu mācīties, pieaugušie cilvēki, kuri darba vajadzībām saprot, ka kaut kas trūkst, kaut ko vajag pielikt klāt. Cilvēki, kur meklē darbu un grib paziņot potenciālam darba devējam, ka viņi ir labi, gudri un prasmīgi kaut kādās noteiktās jomās. Principā, izmantojiet pakalpojumus, kas šobrīd arvien vairāk un vairāk digitāli paliek no valsts puses. Daudzās jomās tā certifikācija nodara tieši tādā ziņā, ka es, respektīvi, varbūt ne tik daudz tas, lai citiem pierādītu vienmēr, ka es kaut ko protu vai neprotu, bet lai es pats arī saprastu, ka man kaut kas trūkst un kaut ko vēl vajag papildus apgūt. Lūk, specifiskāk, ja mēs skatāmies uzņēmuma darbinieki, kuriem ļoti bieži nepieciešams tīri darba vajadzībām pārējiem pastāstīt, kādi viņi ir, vai ja vadītāji vēlās novērtēt, kādi viņi ir. Plus, dažreiz uzņēmēja darbības vidē ir situācijas, kur uzņēmuma vadība neļauj saviem darbiniekiem veikt kaut kādas darbības, kamēr viņi nav izgājuši iekšējo certifikāciju. Respektīvi, ir tāda lieta kā iekšējā certifikācija. Piemēram, nelaiž klāt pie dzīviem klientiem, klientu apkalpotājs, kuri nav izgājuši noteikti mācību procesu, nokārtojuši testu un ieguvuši certifikātu. Lūk, mācību iestāžu studenti. Šajā gadījumā es runāju ne tikai par universitāšu studentiem, bet arī par neformālo izglītību, tur, kur pieaugušie nāk mācīties, kur viņiem nodara certifikācija, lai saprastu, uz kuriem kursiem ir vērts iet, kuri būs pārāk viegli, pārāk grūti, un lai saprastu, kādi ir nākošie soļi mācībās. Ja es esmu apguvis kaut kādu vienu pakāpi, iegūs vienu certifikātu, tad kas būs nākošā lieta, ko man derētu apgūt. Un nevajag aizmirst patiesībā izglītībā par to, ka ir vērts domāt, ko darīt ar skolotājiem, ar treneriem un tam līdzīgi. Covids parādīja, ka mācības var vadīt digitālā vidē. Es neatceros, kad es pēdējo reizi savas mācības esmu vadījis klātienē klasē. Man tikai šādas iespējas ir iespējas parunāties ar cilvēkiem klātienē. Un tas pieprasa no skolotāja noteiktas prasmes. Un patiesībā jūs iespējams esat pamanījuši, ko mēs sagaidām, kādam ir jābūt skolotājiem. Skolotājiem ir jābūt spīdeklim, visgudrākajam, kas visu zina, visu var pastāstīt. Šajā gadījumā tas nozīmē ne tikai par mācību saturu, bet tas nozīmē arī par to formu, par rīkiem, ko lieto. Bieži vien izglītības iestādes viņi pieskata, vai viņu skolotāji spēj veikt noteiktā kvalitātē to savu darbu. Un tas var pieprasīt, ja mēs ejam uz to formālāko pusi, tas var pieprasīt arī certifikāciju. Lūk. Un iepriekšējie bija cilvēki, bet patiesībā, ja mēs skatāmies uz certifikāciju, mēs varam runāt arī par to, ka mēs negluži dzīves būtnes certificējam, piemēram, mācību programmas, lai tās atbilst noteiktām prasībām, un lai potenciāliem mācību dalībniekiem ir vieglāk izvēlēties atbilstošāko risinājumu.
lai var uztrāpīt tieši uz to, kas man dos lielāku labumu. Praktiskā pieredze liecina, ka, ja cilvēks atnāk uz mācībām, viņam nepatīk, viņš atpakaļ pēc tam nemaz negrib nākt, viņš meklē kaut ko citu, labāku, ērtāku un skaistāku. Līdz ar to šādā veidā mēs nodrošinām mācību kvalitāti un palīdzam saprast, vai mēs būsim spējīgi nodrošināt vajadzības. Lūk, kā domāt par realizācijas procesu, kā ieviest certificēšanu? Tas patiesībā process, kas sastāv no 3 soļiem. Viens solis ir, jums ir nepieciešams veids, kā novērtēt digitālās prasmes. Tad ir jāizdomā vai pašnovērtējuma anketa vai kaut kāds tests vai cits veids, kā jūs to darīsiet. Un ir jāizveido saturs. Ja jūs gribat pieskaņoties DIKOM pietvaram, tad jums tas saturs ir jāsalāgo ar kompetenču aprakstiem, kas tur ir. Ja jūs gribat nedaudz individualizētu pieeju, tad jūs izmantojat pamatu no DIKOM, bet skatoties, kas ir tā specifiskā lieta tieši jūs vai uzņēmumā, vai mācību programmā, vai tai lauciņā, kur jūs darbojaties. Otra lieta ir, jums ir nepieciešama vide, kur vērtēt, un tas var būt pavisam vienkārši. Word dokumentā uzrakstīti testa jautājumi, visiem aizsūtam pa e-pastu, piemēram. Izklausās diezgan vecmodīgi, bet tas strādā vēl joprojām. Vai jūs varat lietot kaut kādas online rīkus un līdzekļus, kas palīdz nodot šos jautājumus, specializētus kaut kādus gatavus rīkus, vai arī jūs to pašu varat darīt tais mācību vadības sistēmās vai platformās, kurās jūs nodrošināt mācīšanu. Un pēdējā lieta, jums pie tā vērtēšanas rezultāta ir jāpielipina klāt tā pati certifikācija, respektīvi apliecinājuma, iedošana, apstiprinājums, ka viss ir noticis un ka ir iegūts kaut kāds noteikts rezultāts. Un ar sistēmu es nedomāju obligāti, ka tā ir datora programma, kas to dara. Tie var būt procesi, iesaistītie cilvēki ar lomām, kuri paskaidrots, kuram kādā brīdī kā jāuzvedās un kāds būs rezultāts. Laiks sāk spiest. Kā tur ir tas teiciens? Principā tas taisni atbilst manai dzīvei. Viss laiks sāk spiest. Jārunā ātrāk. Okay. Ir tā, es pieminēju to, ka jūs varat patiesībā par certifikātu pilnīgi normāli ir uzskatīt izdrukājumu dokumentu, tas ir apliecinājums, jūs to pēc tam varat izmantot dzīvē. Bet mūsdienās ir viens tāds paņēmiens, kā noorganizēt šo certifikāciju digitāli, un tas nozīmē, ka jums kaut kur interneta vidē ir iespējams izveidot tādu tā kā medaļu, badžu, kaut kādu zīmodziņu pazīmi, ka jūs kaut ko esat labi izdarījuši. Jūs esat nomācījušies kaut kādu kursu, jūs esat nokārtojuši testi, jūs esat izgājuši kaut kādu pārbaudi, jums par to piešķir šo te zīmogu. Tas var būt uzņēmumam iekšēji. Es jau pieminēju, dažreiz uzņēmumi nosertificē savus darbiniekus, lai ļautu viņiem strādāt kaut kādus īpaši jutīgus darbus. Tas var būt profesionālai certifikācijai. Dažādiem amatiem, dažādām profesijām, tā skaitā IT profesionāļiem var būt atsevišķa certifikācija, un tā certifikācija sastāv no daļām, katrai daļai ir digitāls certifikāts. Un no mūsdienu realitātes, no praktiskām lietām, LinkedIn profilā salikt iekšā visas savas medaļas un lielīties visiem cilvēkiem, cik jūs esat gudri un labi. Ne tikai LinkedIn profilā, bet tā ir mūsdienu realitāte izmantot šādus te apliecinājumus, kā jums ir prasmes. Ir pieejamas platformas, kas nodrošina tehnisko pusi šai certifikācijai. Te ir pieminētas dažas, tās nav visas, ir gan viena problēma. Parasti tipiski tās ir pa maksu. Un līdz ar to ne visi var ar viņām saistīties, un tāpēc dažreiz savām vajadzībām iekšēji taisa certifikāciju. Bet lielākas iestādes, neformālās izglītības sniedzēji, profesionālie certificētāji, viņi izmanto šādas platformas, piedāvājot mācības, piedāvājot certifikāciju, un tad tos digitālos certifikātus var izmantot tālāk uz priekšu, visur sarunājoties ar citiem cilvēkiem. Lūk, laiks spiež, man jārunā ātrāk. Kā pieskaņot mācības certifikāciju? Es pieminēju to. Certifikācija ir beigu solis, mācības patiesībā ir pirmais solis. Un ja jūs gribat būt godīgi pret cilvēkiem, kurus jūs certificējat, tad jums mācību saturs, mācību tā forma, mācību vide ir jāpielāgo tam, kāds būs tas certifikācijas rezultāts. Lai cilvēkiem nav tāda sajūta, ka man mācīja kaut ko vienu, tad testā man paprasīja kaut ko citu, un kāpēc man dod šādu interesantu certifikātu? Es nezinu, ko tas īsti dara. Ja, tad saskaņot šo te procesu kopumā.
Lūk. Un ja jūs gribat plānot tādas mācības, kuras ir balstītas uz digitālo kompetenču ietvaru, tad viens variants, kā to darīt, ir izstrādāt mācību programmas, mācību ceļa kartes, kas rāda soļus, pa kuriem ir jāpakāpjas uz priekšu cilvēkam, dažādi alternatīvie scenāriji, un katram šim te posmam var būt pretī certifikāts, kas apliecina, ka noteikti soli es esmu sasniedzis, un tad es varu iet meklēt citas mācību iespējas, kuras man ļauj pakāpties tālāk uz priekšu šiem soļiem. Lūk, tas ir negluži īsumā, bet ko es šobrīd vēlējos pastāstīt par certifikāciju. Ja jūs interesē vairāk par pieredzi un par iespējām kaut kādā veidā vēl tālāk domāt, tur ir QR kods, kurš aizvedīs uz BDA kontaktiem, bet es ceru, ka no šī stāstījuma kāds labums arī kādam tiks. Paldies, paldies, paldies. Paldies, tātad Uldis Zandbergs, BDA, ja Baltijas Datoru akadēmijas lektors, īsie variantē.